Air Baltica tiešām ir jāmēģina restruktūrizēt, bet tam jābūt konkrētam plānam, kā to izdarīt. Šodien, kur ir tas plāns? Mēs kārtējo reizi piedzīvojam stāstu Gausa stilā. Pēdējā mirklī, praktiski dienu pirms smeļās mutē ūdens, jūs 100 deputāti. Es un jūs nezināt, par ko jūs balsosiet. Par ko jūs balsosiet? Jūs celsiet kartiņu, 30 miljonu nodokļu maksātāju naudu. Kam? Jūs izlasījāt plānu, jums ir kaut kas? Nē. Jums ar aizsietām acīm tagad būs balsojums. Jūs ar nodokļu naudu balsosiet par ko? Par ko? Par ko jūs balsosiet? Te ir tas tiešais stāsts. Nedrīkst turpināt nākt pēdējā mirklī. Vajag. Un to kartupeli sist uz priekšu. Uz priekšu tiks sist kartupeli un dedzināt katru dienu miljonus. Valdībai jau 23. gadā vajadzēja pieņemt konceptuālu jautājumu. Glābjam Air Baltiku vai skatāmies uz alternatīvu? Šobrīd starp 23. gadu un tagad ir vienkārši mētāts kartupelis uz priekšu ar naudas dedzināšanu katru reizi. Man ir ļoti svarīgs jautājums. Kāpēc 30 miljoni? Kāpēc 30 miljoni? Kur ir aprēķins, kāpēc ir 30 miljoni? Ja jūs tiešām gribat dot iespēju restruktūrizēt Air Baltikam, 30 miljoni kā pirtī garu uzliet uz akmeņiem un ču. Tas būs ču. Tulīt maijā jau beigās būs nākošais gariņš jāuzlej virsū. 30 nerisina. Ja es savus aprēķinus izdaru, tur vajag 300. Ne 30. Ja jūs gribat restruktūrizēt, vajag 300. Un pasakiet godīgi to sabiedrībai. Ir jābūt 300. Mums ir plāns, kā to restruktūrizēt. Šis ir svarīgi ekonomikai. Daram, bet tad ir atklāt vienošanās ar sabiedrību. Un šobrīd Air Baltica pērk izdzīvošanu vasarai ar ķirsīšiem. Mēs to ļoti katrs labi redzam. Tātad tas ir naudas plūsmas ievilkšana šobrīd, lai apmaksātu degvielas rēķinus. Uz kā? Uz nākošās ziemas rēķina. Tātad kas notiks ziemā? Problēma tikai palielināsies, caurums būs lielāks. Un ticiet man, plāns vairs nestrādā. Ticiet man. Mums jau 3 reizes bija ticiet man. Ticiet man bija ar IPO, ar obligācijām, atceraties, ticiet man, obligācijas, viss būs labi, mēs būs izglābts, obligācijas atrisinās 308 miljoni. Jā, mēs redzējām, kā tas atrisina, tā kā 53 miljoni kaklā iesprūduši un skābeklis vairs nepietiek. Tur jāpārvadā ir kokaīns, nevis cilvēki, lai varētu atpelnīt šādu te augļotāju nastu. Tas ir viens. Otrs, pateica IPO vajadzīgs. IPO izglābs. Ticiet man, IPO mums te patais durvīm ir, viss notiks. Kur ir IPO? Nav. Labi. Trešais bija Lufthansa investors. Mums būs investors, kas atnāks atrasinās. Nav. Tātad, kā mēs varam ticēt, jūs vārdiet, ticēt man? Premjera vakar pateica televīzijā. Ticiet. Kam ticēt? Kam tieši vajag noticēt? Jūs sakat, ka Air Baltica pieder sabiedrībai. Tā bija. Air Baltica pieder sabiedrībai. Katram no jums pieder Air Baltica. Kas tur pieder? Čaula. Pieder Čaula. Mums ir ieķīlāts gan apmācības centrs, gan tehniskais centrs, gan lidmašīnas, gan māja, un arī zīmols ir ieķīlāts. Ieķīlāts ir viss, un Air Balticam vairs nepieder nekas, tas ir kreditoru īpašums, tas nav akcionāru jūsu īpašums. Tāpēc stāsts, ka to apmaksā sabiedrība, un tas ir tā kā sabiedriskais transports, kuram dotācija ir, skaisti skan. Skaisti skan, bet 249 000 mājsaimniecības, kurām ir jau transporta bats šodien, kas nevar pārvietoties, ka tas ir par dārgu, jūs pasakat, jūs esat subsidējot ar Air Baltica, tad ok. Tad tās biļetes arī atspoguļotos, kā sabiedriskā transportā šīs ģimenes var braukt pa atvieglotu maksu, vai tāds piedāvājums ir? Nē, nav, jūs maksājat pilnu cenu, tāpēc šī lūdzu diskusija nav vietā. Bet jums tiešām ir plāns, kā glābt, lūdzu uzliekiet šo galdā. Es esmu par restruktūrizāciju, Vieglākais lēmums ir šeit pateikt, nē, mums nevajag. Tas ir vieglākais. Viss var ātri šeit beigties, bet tas būtu tiešām vieglākais ceļš. Kāds ir plāns B? Ko mēs darīsim? 57% no visas lidostas apjoma tieši nosedz Air Baltikas.
Ko mēs darīsim? Ir labi, ka mums ir šāda aviokompānija. Tāpēc lūdzu Laiks. atnesiet plānu. Paldies!